Labrīt, labrīt, ceturtdienas rītā. Ar jums kopā atkal Ineta Elizabete, un jūs zināt, cik ļoti jūs man esat dārgi un svarīgi. Un šodien atkal jums pastāstīšu. Šodien jums stāstīšu par augu, kas dzīvo Japānā un saucas augšām celšanās augs. Kāpēc tad tā? Kad šis augs nokals, tad pārveidojas par brūnu bumbu, un izskatās, ka ir pilnīgi miris, bet tiklīdz sajūt kaut mazāko ūdens pili, tas atkal atdzīvojas un plaukst un zeļ un priecē, protams. Un kas ir unikāli, ka šis augs šai savā brūnajā sakaltušajā bumbā var dzīvot pat vairākus gadus. Protams, ka tas ir ļoti interesanti zinātniekiem, un zinātnieki tātad šo augu pēta, tātad sausumā izturības sakarā. Dažas tautas šo augu sauc arī par prērijas spoku, jo tas tā kā spoks pieceļas, kā saka, no pelniem. Šo augu nereti izmanto arī kā simbolu, tātad šo augšām celšanās simbolu un cerību, ka tomēr arī tad, kad jau varbūt šī cerība nav nemaz, tad kāds mazs piliens var tomēr darīt brīnumus. Ko? Es jums šodien novēlu ieraudzīt savu brīnišķīgo brīnumu, prieku, un lai jums brīnišķīga ceturtdiena. Tiekamies atkal rīt!